Dagnieka, kā? Sūti torti! Jūrī parādas, ne visi Juris, čau! Nu, klausies. Sveiki visiem! Šo kartiņu sūtu no Ziemeļaustrālijas un Sūta no Ziemeļaustrālijas. Šo kastaņu kartiņu sūtu no Ziemeļaustrālijas, Itālijas, Antālijas, Ziemeļaustrālijas. šeit krokodils ir cumgo. Cumgo. Un šeit krokodils ir Cumgo. Un šeit krokodils ir kumbo uz valdnieka. Šo kartiņu sūtu no Ziemeļaustrālijas, un šeit krokodils ir kungs un valdnieks. Šķietama paradīze bet Bet brīdinājuma zīmes ātri vien kliedē bezrūpību. Antālijas saldūdens krokodils. Antālijas saldūdens krokodils. Austrālijas sābrīdens. Austrālijas saldūdens. Kaut kāds krokodils. Austrālijas sāļūdens krokodils vai saldūdens. Nu ir rokšrakstīns. Ir vienīgais plēsoņa pasaulē, kurš cilvēkos redz tikai pusdienas. Un aktīvi medītos. Cilvēki ar to pašu pretī krokodilu, ādas, somas un steiki kā vista, tikai sīkstāka. Dzirdēju, ka lielajiem Latvijas plūdiem arī šeit, par lielajiem Latvijas plūdiem, arī šeit, starp citu Jelgavā tieši, baigi labie bija, arī šeit līst lietus, kaut kādi meži galu galā. Arī šeit līst lietus meži galu galā, bet ir silti. Sveicieni no krokodīliem. Tur divi vārdi. Piedod, nesapratu. Sveicieni no krokodiliem. Haizivīm un lielās rijas. Jaunas vijas. Juris. Sveiciens no krokodīliem. Lielā rīta. Haizivīm un lielā rifa, nevis rīta. Paldies. Sveicieni no krokodīliem, haizivīm un lielā rifa. Juris. Sveiciens no krokodiliem, haizivīm un lielā rīžā. Sveicieni no krokodiliem, haizivīm un lielā rifa. Juris. Viņš norās. Sveiciens dzimšanas dienā, Juri. Juris, daudz laimes. Juris, sveicu tevi dzimšanas dienā. Paldies, Juri, tev par kartiņām. Kā redzam, mēs cītīgi mācāmies lasīt. Un sirsnīgi apsveicam tevi dzimšanas dienā. Bučas. Juri, klausies,
paldies, protams, par apsveikumu, bet šitas vēl bija labs rakstīns. Ja? Citur tavu rokrakstu var tikai receptes rakstīt invalīdiem. Tā kā daudz laimes dzimšanas dienā un padoms nākotnē. Tā kā, dod rakstīt kādam citam, ja? Lai mēs varam ātri un smuki izlasīt. Vienmēr sakot, tev ir baigi jautri. Un, jā. Vienkārši baudi pasauli un baudi brīvību, kas tev šobrīd ir. Jo drīz jau droši vien atkal vairs nebūs, piedot, rūkts fakts, bet fakts gan jau, ka drīz piestāsti kaut kur. Jā. Nē, bet pagaidām vienkārši izklaidējies un baudi to, ko tu jau ilgi neesi baudījis. Lai tev veicas. Jā, un vēl daudz laimes dzimšanas dienā.